Lavakrieva. Projekts ir pārtaisīts, ir veikta labojuma, tad materiāls ir izmainīts, ir ielicis tas jūsu jaunais atsūtītais materiāla kods, un materiāls ir arī izmainīts plauktu daudzums, tad šobrīd ir 3 plaukti. Mēs stiprinam uz visas tos plauktus, stiprinam statiski muguriņa. Mēs neizmantojam plānās muguriņas 3 mm biezumā, bet izmantojam pilnvērtīgu plātni. Tātad šobrīd tur ir 18 mm ielicis, pat cik visa mēbeli tumša ir 18 mm. Citos gadījumos mēs ieliekam tehnisko materiālu, kas ir tāds ļoti gaišs, un šajā gadījumā viņš neizskatītos nesmēs. Ja tas nav principiāli, mēs varam muguriņu nomainīt uz 16 mm biezumā, un ar to tas materiāls vietni atšķirās cenā. Ja es nemaldos, par ap 7 eiro kvadrātmetrā tehniskais materiāls, kuru mēs izmantojam muguriņām un atvilkņiem. Stiprinājumi. Tātad mēs izmantojam Genifix stiprinājumus, viņi izskatās tā visai simpātiski un diezgan dārgi, un viņi arī ir faktiski tādi viena no labākajiem šobrīd tirgu. Mēs neizmantojam klasisko furnitūru. Šeit ir norādīts balts, bet tas balts ir parādīts tikai priekš tā vizuālā ieskata. Dabā viņi būs tumši, mums kaut kādi 12 toņi, mēs tur piemeklēsim tuvāk, kurš viņam piestāvēs, tad tā baltība nebūs, viņi būs vai nu melni, vai nu kaut kādi brūni, vai nu tumši pelēki. Neatceros, kurš tas tonis bija vistuvākais. Katrā ziņā kolēģis, kad taisa tos kapus, viņi jau zina, ka, ja nav tehniskajā dokumentācija norādīta specifika, ka krāsē, tad liks tuvāk ar toni, kas šeit piestāvēs. Kas attiec uz durvīm, durvis ir ieliktā tipa, un durvis ir iegramdētas pa dažiem milimetriem. Pateiks precīzi cik, tad durvis mums ir iegramdētas pār 10 mm. Ja ir nepieciešams dziļāk, sakat, mazliet varam vēl padziļināt šo gropi, tātad, lai tas kaņķis ir lielāks, bet tur vienkārši tehniski būs jāskatās, vai mēs spēsim to korekti uztaisīt, vai durvis pareizi atverās, jo mēs standartā izmantojam durvis, kas verās vaļā 110 grādos, 110 grādu leņķī. Vizualizācijā ir parādīts, ka durvis atveras šādi, bet dabā viņas tā, protams, nav. Dabā tās durvis būs, viņas atradīsies iekšpusē. Tā, diemžēl, jā, es tagad tā nevaru uz ātrokums parādīt. Katrā ziņā durvis būs vērsies vaļā tā, kā veras vaļā klasiski ieliktā tipa durvis. Jā, tad ir tā niša, 14 cm augstumā priekš jūsu robotiņa. Aizmugurēja daļa, mēs atstājām vaļēji, tur pilno netaisījām, acīm redzot, tur būs droši vien vadi kaut kādi, jums jāpievelk tās lietas. Tā, un vēl pār maliņām gribu piebilst, tad dotajā brīdī ir aplīmētas visas atvērtā tipa maliņas. Mēs strādājam tikai ar AirTech maliņām, tātad ABS maliņas mēs neizmantojam. Tam ir vairāk iemesli, jā, tās maliņas ir krietni dārgākas, bet vairāk gadu lietošanā ir pierādījies, ka AirTech maliņas neveido šeit melnas svītas, tad tur ir netīrumi parasti, vai arī, ja kādreiz mitrums tiek virsū uztek, tās ABS maliņas visbiežāk atlīmējās un materiāls piebriest. Bet AirTech maliņa viņi netiek pielīmēta, bet viņi tiek ar ļoti augstu temperatūru piekausēta pie plātnes malas, un līdz ar to tas izstrādājums ir ilgmužīgāks. Gan kalpošanas ziņā maliņas krietni ilgāk kalpo, gan arī viņš tiek pasargāts no netīrumiem un mitruma. Kā visas atvērtā tipa maliņas būs aplīmētas, izņemot, jā, šeit ar sarkanu ir atzīmēts tā maliņa, kas netiek aplīmēta. Un lauktiem netiks aplīmētas arī aizmugurējās maliņas šitās. Tas AirTech maliņas ir ļoti dārgas, un līdz ar to, lai projektu nesadārdzinātu, tādas tehniskā specifikācija nav prasīta, līdz ar to aizmugurējās maliņas, un kuras ir piekļuvušas pie citām plātnēm, tās netiks aplīmētas. Projekts ir nobeigts, pielikumā nosūtīšanas arī jauna aprēķina, un tehniskos jautājumus tad varēsiet komunicēt ar mani. Visos pārējos jautājumos jūs menedžeri